Sveiki! Šis ir otrais video mūsu sērijā par to, kā izmantot mākslīgā intelekta rīkus savā ikdienā. Šodien soli pa solim parādīšu, kā pieteikties un izmantot ChatGPT. Ja vēl neesat izveidojuši Google kontu, iesaku noskatīties iepriekšējo video, jo tas atvieglos reģistrāciju. Sāksim! Vispirms atveriet interneta pārlūku un adrešu joslā ierakstiet chat.openai.com. Kad lapa ielādējas, redzēsiet iespēju sign up, jeb reģistrēties. Klikšķiniet uz tās. Tagad jums ir iespēja reģistrēties, izmantojot Google kontu vai e-pastu. Ja iepriekš esat izveidojuši Google kontu, iesaku izmantot šo iespēju, jo tas ir ātrāk un drošāk. Klikšķiniet uz Continue with Google un atlasiet savu kontu. Ja vēlaties izmantot citu e-pastu, ievadiet to un izveidojiet paroli. Ja reģistrējāties ar e-pastu, jums var tikt nosūtīts apstiprinājuma kods. Pārbaudiet savu e-pastu, ievadiet kodu un turpiniet. Kad verifikācija ir pabeigta, chat lūdz ievadīt vārdu un uzvārdu. Pēc tam spiediet Continue. Kad ielogosies ChatGPT, redzēs pirmos ieteikumus darba sākšanai, kā arī GPT tev piedāvās iespējot atmiņas funkciju. Ekrāna vidū tu ieraudzīsi logu, kurā vari rakstīt savu vaicājumu. Sāksim ar ko vienkāršu, palūksim ChatGPT uzrakstīt īsu ielūgumu uz pusdienām. Uzraksti draudzīgu ielūgumu uz pusdienām piektdien 13:00 kafejnīcā. Tiklīdz nospiežam Enter, ChatGPT ģenerē atbildi. Kad ChatGPT ir sniedzis atbildi, jums ir vairākas iespējas, kā ar to rīkoties. Ja vēlaties vairāk variantu, lūdziet ChatGPT sniegt alternatīvas, uzraksti vēl 2 versijas. Ja teksts ir piemērots, varat to kopēt un izmantot uzreiz, piemēram, nosūtīt e-pastā vai WhatsApp. Šis ir tikai pirmais solis darbā ar mākslīgo intelektu. Nākamajos video izstāstīšu vēl daudz noderīgas informācijas un pastāstīšu soli pa solim, kā tu vari izmantot mākslīgo intelektu, kā to var izdarīt veiksmīgāk un kļūt daudz produktīvāks. Kļūt produktīvākam ir viegli. Sāc jau tagad! Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.